Reāli paskaties arī par to pašu valdību, ja? Nu, viņi jau principā pilda tikai to, ko viņiem pasaka. Viņiem pasaka par zaļo enerģiju, ka to vajag tātad, jā, ka vēja ģenerators vajag uz priekšu, vajag vēl kaut ko citu uz priekšu. To, ka, teiksim, mums mēnesī bērni piedzimst, par novembrī bija mazāk par 1000, nu, par to neviens nerunā. Viss ir labi, zin kāpēc? Kā teica te viens no Rīgas domas, bērndārs mums pietiek tagad. Kāpēc pietiek? Tāpēc, ka bērnu nav. Nu, jautājums atrisināts. Jā, jautājums atrisināts. Bet... Mums sporta skolas nevajag. Nav kas iet, bērnu jau nav. Skolas nevajag. Skolas tagad par poličiem atdosim, jā. Visi forši. Nu, jūs vienreiz nosakiet, kāda ir prioritāte. Vai nu demogrāfiju palielināt, un tad nevajag aiztikt jaunieši, tad liekat viņus mierā, atceliet ienākumu nodokli jauniešiem līdz 25 gadu vecumu, ļaujiet viņiem attīstīties, strādāt un sapņot un iegūt profesiju un radīt ģimenes. Jums taču vajag tos bērnus, mums valstī vajag bērnus. Bet mēs izmirstam kā nācija. Tagad jūs jauniešus, ko darīs jaunieši? Es jums varu pateikt, ko darīs jaunieši. Kamēr jūs nebūsiet pieņēmuši likumu par to, ka no Latvijas nedrīkst izbraukt, jaunieši vienkārši pametīs mūsu valsti aizvien ātrāk. Un viss.